Labrīt! Šodien ir 18. septembris, un es sākšu raidījumu pateicība, mīlestība. Un šodien es neņemšu lapu, jo es jūtos mierīgs. Un tēma ir ar mīlestību uz atvesaļošanos. Es nebēgu un necīnījos, bet pieņēmu. Un tad es kļuvu brīvs. Tā kā varētu būt mana tēma, jo mani uztrauc, kad es tik agri možos, piemēram, 03:50. Tas ir tā kā bišķi pagru, jo visi jau možās tur 7, 8 laikam. Man tas uztrauc, bet tā arī ir tā tēma ar mīlestību uz atvesaļošanos. Jo es jau, kā esmu teicis, es lūdzu augstāko spēku, lai iedod mazliet disciplīnu. Un viņš tādā veidā izpaudās manā gadījumā, kad man tas raidījums jāfilmē. Vajadzēja attīstīt vēlēšanos pieņemt jauno dzīves veidu. Un tad augstākais spēks ar mīlestību ir atvedis mani pie atvesaļošanās. Es vēlējos atvesaļoties, un man tagad ir jāvēlas pieņemt jauno dzīves veidu, ka es možos tik agri. Jo īstenībā jau tā vien tik ir. Es pamožos, labi, 4, pamožos no rīta. Tagad jau 5:00. Es filmēju raidījumu. Un kamēr tur viss notiks, man līdz 7 jātiek ar visu galā ir. Un tādā veidā augstākais spēks ar mīlestību ir atvedis mani pie šāda veida atvesaļošanās ceļa. Jo es nevaru, kā es tur lietošu to alkoholu vai kaut ko lietošu, ja man no rīta ir jāfilmē raidījums. Un vēl ko jūtu, kad zinu, viņš negrib, lai šito telefonu ņemu, kaut ko es savu muti skatos, viņa ne tā kustās, zinu. Smieklīgi man ir. Mans augstākais spēks kļūst par mīlestības spēka avotu. Vispār esmu ļoti apmierināts, kā viņš ar mīlestību ir atvedis mani pie atvesaļošanās. Esmu apmierināts, jo labi, es jau drīkstu celties agrāk, es atnāku te uz šķūni un filmēju raidījumu, nevienu netraucēju. Bet kaut kāds iekšējais, liekas, kāpēc tik agri viņš ceļās, kāds kaut ko pārdomās. Bet, es jau pats lūdzu viņam. Un visu laiku man ir pateicība, mīlestība. Šodien par mierīgumu. Mans gadījums nav sarežģīts. Tiešām ar mīlestību uz atvesaļošanos. Tas ir tiešām, es pat nezinu, ko tur piebilst. Es filmēju raidījumu, tad es braucu uz rīta revolucionāru sapulci. Man patīk, es pat gribu jau tagad braukt. Nav tā, ka negribās. Tas tiešām ir ar mīlestību. Lai gan es tā īsti, tā bija laime. Man vajag grāmatiņa mīlestība, kas tu esi. Redzēs, kā tur būs, jo raustās tas raidījums. Kā būs, tā būs.
šodien maz runājās, tāpēc, ka vakar bija 2 raidījumi. Sveiciens Jānim Ziginiekam, ja viņš tā skatās mani. Nu, visiem sveiciens, jo, zin kā, var kāds apvainoties, ka nepasveicinās, bet es esmu ļoti anonīms es esmu. Nedrīkst nekādus vārdus pieminēt, neko, kas ir anonīmi. Un kas vēl ar kādu mīlestību, es šodien par to padomāju, kad, zini, ja jau ir 120 raidījumi, nu, laikam 112 raidījumi ir, tad jau nevar saprast, kurš bija labāks, kurš sliktāks. Un, zini, kā liekas, man pašam tā liekas, tas bija tur kaut ko gudru, viņš tur teica. Citā, piemēram, šodien, man liekas, nekas vispār gudrs nav. Bet varbūt ilgāk paskatās. Tas ir atkarīgs no pavisam kaut kādiem citiem faktoriem. Pilnīgi nav atkarīgs no, ko es mūlu. Pilnīgi nav atkarīgs. Bet, nu, mans gadījums ir ar mīlestību atvesaļošanās, kad es pats skatos savu raidījumu un lūdzu augstāko spēku, lai viņš man iedot pareizos vārdus, jo es jau negatavojos. Tādu lapiņu sarakstu, es atveru ikdienas pārdomas, kaut ko palasu un kaut ko izrakstu, kādu tekstiņu izrakstu, nu tādu mazu lapiņu. Jo, ja es to nedaru, es vispār neko neatceros. Es būtu izlasījis 5 minūtes atpakaļ, neatceros neko, kas tur bija rakstīts, vispār neatceros. Es jau cits ikdienas pārdomas arī izlasu. Es, kamēr atnāku līdz šeit, es neko neatceros. Un man ir vienīgā iespēja lūgt augstākā spēka palīdzību, lai viņš manai zemapziņai dot pareizus vārdus, izlikt ārā no manas mutes. Un visā visumā es esmu apmierināts. Es tā arī biju izlēmis. Izlēmis biju. Nebēgšu un arī necīnīšos, bet pieņemu. Un tad es kļūstu brīvs. Man pats svarīgākais ir, nu, ja es pamožos, tad pamožos. Nu, es jau tāpēc mierīgs esmu tā lēnā garā, palūdzu dvēseles mieru, padziedu himnu, nodzeru bārdu, iedzeru kafiju, tad uzrakstu lapiņu. Jau slikti, kad pīpēju. Es pīpēju, tas ir slikti. Bet ja jau tas augstākais spēks ir tik spēcīgs, nu, tas man jāpīpē ir. Vai nu nav jāpīpē, viņš taču visu zina. Nu, tā ir tā brīvāk, vieglāk. Un darbs arī ir. Un drīkst arī tik daudz nestrādāt. Un vispār pateicība un mīlestība ir viss apmierina. Nu, nepatīk, ka tas telefons raustās. Es redzu, kā viņš raustās. Nu, tā arī labi, ka es esmu nopircis to grāmatiņu par 6 eiro. Tagad atnāca to, ko sūta. Es jau filmēju raidījumu un iepriekš es gaidīju. Un tas arī augstākais spēks. Nekad neesmu vispār vienu grāmatu nopircis. Kladīti man nopirka stiprākais spēks. Arī pateicība, mīlestība. Man ļoti patīk kladīti tādi, tā kā silikona vāciņi. Nu, apmierināts esmu. Nepatīk, kad rakstā, ka kladītē ir tāds biezāka un roka ļoti grūti turēt. Es neesmu nekad rakstījis neko tā. Uz papīrīšiem tik tādiem rakstu, tad rakstu uz galda, viņa tā gludi iet. Bet, un kā tādās kladēs raksta, nu, pēdējo to vārdu, grūti tur ierakstīt. Ne. Un tad jau liekas, es atcerēšos to vārdu, bet ziņa, pareizi es nepierakstu, es viņu nevar izlasīt. Un tas man traucē. Cenšos tagad visu pareizāk rakstīt. Sveiciens Mārim Medniekam un slēptā reklāma DVD ar Laurencio un visam manam pirmajam aplim, visiem, ko es pazīstu.